Sveiki! Šodien mēs esam Mārusāles ģimnāzijas podkāstā, un mums viesojas bioloģijas un ķīmijas skolotājs Kristaps. Čau. Tā. Kaut ko pastāstīt par sevi? Es strādāju Mārusāles ģimnāzijā. Man tā grūti pastāstīt par sevi, ļoti daudz ko stāstīt ir. Īsumā kaut ko interesantāko faktu Īsumā par sevi. Es daudz strādāju. Es guļu mājās, un es neesmu baigi interesants, bet, ja es stāstīšu interesantās lietas, tad mums nāksies likt cenzūru uz jūsu podcastu. Labi. Tad mēs vēlamies nedaudz jūs vispār, tā kā jūs esat jauns skolotājs mūsu skolā, mēs vēlamies jūs iepazīstināt auditorijai, lai cilvēki zina, kas jūs esat, un nesajauc jūs gaitiņos pa skolēnu, un arī Tu domā, viņi vēl nezin mani? Nē, nu. Labi. Tādi jautājumi par jums būs. Vai jūs sevi raksturotu par plānotāju, cilvēku, kas plāno visu, vai tādu spontānu ideju meklētāju? Es gribētu būt plānotājs, un es cenšos būt plānotājs, bet ar to, cik daudz kaut kas notiek dzīvē, un ar to, kad man uznāk tādi slinkuma uzplaiksnījumi, es galīgi neesmu plānotājs, un viss notiek diezgan spontāni. Bet arī tās reizes, kad es esmu mēģinājis kaut ko izplānot, man nav baigi sanācis. Tā kā viss tas labākais, skaistākais, izcilākais ir noticis tad, kad es to daru spontāni. Skolas darbs to neatļauj būt baigi spontānam. Tev aptuvenā ideja ir izplānot, ko tu darīsi, bet tāpat tās viss tā čik ātri, un tad viss ir gatavs. Kādas jums ir spontānākā ideja, kas ir bijusi? Spilgtākā, kas jums ir palikusi atmiņā? Wow. Nezinu, tā kā, everyday life palielam. Labi, bet ne, tas tā kā kaut kas ļoti, ļoti spontāns. Es nezinu, kas man ienāca prātā, tikot arī tagad mēs ar deju kolektīvu, kur es dejoju, mēs brauksim uz Ķīnu. Un es tā kā nebiju tajā pirmajā sarakstā, tur ielikts iekšā, bet man tā kā pateica, man dienas laikā vajadzēja izdomāt, tā kā vai es braukšu vai nē. Es baigi neizplānoju, es nezināju ne datumu, ko es vienkārši pateicu, jā. Bet es nezinu, vai tas tā spontāni. Tas skaitās spontāni, ja jums bija ieplānota, tā kā vispār nekas. Kad nebija plānots, un es vienkārši tā pateicu. Tāda kaut kā tā kā. Ķīna nav Lietuva, kur aizbraukt 3 stundas ar mašīnu. Tev ir taisnība par to. Bet es nezinu, kaut kā tādu spontānu. Es tām visām spontānām idejām spēju dzīvot cauri kā daļa no ikdienas, tāpēc man pašam nesaistās spontānās lietas ļoti, ļoti spontānas. Nākamais jautājums ir, kā izskatās jūsu perfektā neko nedarīšanas diena? Vienkārši atpūtas diena. Vienkārši atpūtas diena, tad, kad es nonāku pie tādas, kas nav pārāk bieži. Es pamatā guļu. Es guļu, un tad tas ir atkarībā no piekusuma pakāpes. Es to mēru tādā veidā, ka es vai nu skatos Netflixu un guļu, vai nu skatos uz Netflixu un guļu. Zini kā, tā kā, ka tev vispār it kā kaut kas tev notiek, bet tu nemaz nefiltrē, kas tur notiek. Bet tā kopumā brīvā laikā aiziet, nezinu, kaut kur ārā. Kad ir siltāks laiks, es mīlu aiziet pasēdēt uz kādām terasītēm, kaut kur ar draugiem satikties, kaut kur aizbraukt. Man atpūta sagādā tas, ka es varu patērēt naudu. Aiziet uz veikalu nopirkt. Protams, ne jau tā kā kaut ko radikālu pirkt, bet aiziet vienkārši nopirkt, vai arī kaut ko garšīgu kaut vai nopirkt. Vienkārši iztērēt kaut kur naudu. Uzreiz arī ir tā kā labāka diena izveidojusies. Jā. Tad tāds lepnums, ka es pats par savu naudu nopirku. Jā. Tā. Kas jūs visvairāk motivē tādās dienās, kad skolā strādājot, vispār arī universitātē mācoties, jebkurā dienā, kad enerģija ir tiešām nulle, bet kaut kā jātiek galā ar dienu? Man šķiet, man vispār kopējais enerģijas dzinulis, kāpēc es varu tikt dienām cauri, ir tas, ka es esmu nonācis strādāt tādā vietā, kur tev ir jādodas cilvēkam. Tā kā man katra diena kā skolotājiem saistās ar to, ka es teorētiski strādāju skolēna labā. Tā kā man ir atbildība par to, ka šajās minūtēs nāks tie skolēni un vajadzēs tādus uzdevumus. Mēs sarunājām to, mums ir jāizrunā saturs tālāk. Skolotājiem konstanti visu laiku ir jātur tā kā atbildība tādā līmenī, ka gala beigās finišā tādos eksāmenos, tā kā skolēni varēs performēt to, ko skolotājs ir samācījis. Un tas ir tas dzinulis, kas tā kā to enerģiju īstenībā dod. Jo es atnāku uz skolu, protams, piekusis no rīta, es vispār negribu uz nevienu skatīties, negribu ar nevienu runāt, tā vienkārši ir.
Jā, bet pats galvenais, tu nokomunicē, kā tu jūties ar tiem pašiem skolēniem. Un tad īstenībā ļoti bieži tas darbs, tā stunda, tu sāc kaut ko stāstīt, darīt tevi iekustina, vai arī skolēni redz, ka tā kā, oh, it's bad. Nu, pasaka kādu joku vai pasaka kaut ko tam līdzīgu labu, un tad, protams, nu tā kā diena paliek gaišāka nekā tā bija, un tad var izdzīvot. Jūs teicāt, ka jūs komunicējat un jokojaties ar skolēniem, un jūsu, teiksim, tā popularitāte mūsu skolā ir, es esmu ļoti daudz dzirdējis, ka jūs esat tāds tā kā draugs. Jūs tā jokojaties smieklīgi, bet jūs arī varat būt tāds. Jā, nu, es arī pats esmu jau dzirdējis dažādas nostāstus, kaut kādas, bet man vispār kopumā pašam kā cilvēkam šķiet, ka ikdienas struktūra, nu tā kā tas, kas esmu skolotājs, ko es gribu pateikt, tas, kas esmu skolotājs, tas nenozīmē, ka es esmu kaut kāda baigā autoritāte, lai kādam tagad uzspiestu kādu režīmu. Vienkārši tas, ka mana audzināšanas ideoloģija stundās nāk no tā, ka mēs varam uzvesties kā normāli cilvēki, bet līdz brīdim. Un tas brīdis man šķiet skolēniem ir grūtāk saprotams, un tāpēc es tur, piemēram, esmu, ka jā, mēs varam jokoties, čomoties un visu darīt vieglākā gaisotnē, izrunāt kaut kādu saturu, jo, piemēram, ķīmijā, nu, saturs ir diezgan sarežģīts, bioloģija arī nav nemaz tik vienkārši, un tas tā kā radīja tādu drošu vidi, lai skolēns varētu brīvāk arī prasīt jautājumus un brīvāk izpaust to, ka varbūt viņš kaut ko nesaprot, jā, bet arī nonāk tie brīži, kad skolēni kā, izmanto to faktu, kad var pajokoties, patusēties. Robežu, bet tad uzreiz ir 1 sekunde un viss ir nolikt atpakaļ strīpā. Nu, ir jāiemācās, kad mēs varam tusēties un kad mēs varam darīt darbu. Jā. Un tad, kā jums liekas, kāpēc jūs tieši tie skolēni novērtē? Es domāju, ka skolēni arī potenciāli visvairāk novērtē tos sadarbību, tās attiecības, visu. Nu, es nezinu, man grūti ir sevi novērtēt, jo es pilnīgi skatos uz citu, ar citu spektru sevis. Tā kā, nu, es nekad neveicu tādus novērojumus, ko skolēni domā par mani, tāpēc, ka es dienas beigās esmu darbā, un es konstanti domāju, kas man ir jādara tālāk un kā man ir jādara, lai performētu. Bet novērtējumam, sevi no malas novērot, man vēl nav tā sanācis. Varbūt ar gadiem tas nāks, tā kā man ir grūti atbildēt uz tādu jautājumu tā diezgan precīzi. Kāpēc jūs vispār izvēlējāties šo profesiju? Jo tā kā jūs esat jauns vecuma ziņā, un tad, nav grūti vispār, kad jūs esat gandrīz vienā vecumā ar skolēniem. Tā ir. Ir dažos brīžos grūti, jā, kad es jūtu, ka, skolēns neizjūt to brīdi, kad ir jābeidz tusēties. Tas ir viens fakts. Un tāpēc jābūt tādam stingrākam. Bet skolā es jau strādāju 4. gadu. Un es nekad nebiju plānojis mācīt. Es biju potenciāli domājis, varbūt strādāšu kaut kad universitātē, akadēmiskā vidē vai kaut ko tam līdzīgu. Bet īstenībā es skolā nonācu arī mūsu viens cits skolotājs dēļ, skolotājs Ilzes Popesku dēļ. Jo mēs iepriekš strādājām biomedicīnas centrā ar viņu kopā. Un biomedicīnas centrā mēs abi tā lēnām aizgājām prom no tās zinātnes. Un tad, tā vienkāršāk sakot, bija prikola pēc. Palielam es atbildēju uz vienu Ilzes storiju, ko viņa bija likusi, kad cēsīs nepieciešams skolotājs ķīmijā. Un tad viņa vienkārši uzrakstīja, aiziet, mēs maucam uz cēsīm strādāt. Un tā mēs arī pirmo gadu es tā vienkārši nonācu no Rīgas, pie tam vēl cēsīs, braukāju uz cēsīm strādāt. Yeah. Un tad tā arī graduāli es tiku pārkristīts no zinātnes uz skološanu. Jā, un tas tā, un tagad nonācu Mārupē, un atkal, mēs beigās kopā ar Ilzi strādājam ar to, kurš mani ievilka skolā. Yeah. Es nejūtos, ka es izvēlējos šo profesiju, es esmu ievilkts, un vienkārši, no vienas puses labi ir, ka es esmu ievilkts, jo laikam tas arī ir, ko es potenciāli darīšu. Nezinu, vai visu mūžu, bet... Jā, tad jums patīk sanākt jūsu profesiju, strādāt ar bērniem. Nu, protams, tad tā kā salīdzinot ar zinātni, tu uzreiz redzi kaut kādu ietekmi. Varbūt skolēniem visu laiku šķiet, ak, Dievs, ko viņš var kasīties, ko var tur ņemties, kāpēc viņš šitas jādara un tas jādara. Nu, tās tradicionālās skolēnu vaimanas, jā. Bet kopumā tu tā kā to rezultātu redzi jau tūlītēji un pilnīgi
es no zemes varētu pacelties pāris metrus katru reizi, kad es dzirdu tās atsauksmes no iepriekšējiem skolēniem, kuri jau ir pabeiguši skolu. Skolēniem es tur tagad mācos, tur, piemēram, tur vieni tur stradiņos, un viss kaut kur mācās. Mēs jau tur šito zinām, mēs jau tur to zinām, un kādi kontakti labi un viss un tā. Tā kā kaut kādas atsauksmes no skolas laika, un tās atsauksmes par labajiem notikumiem no skolas laika nāk lielākoties pēc tā brīža, kad skolēns ir pabeidzis skolu. Tā kā viņš arī spēja atskatīties atpakaļ un saka, jā, beigās, laikam tomēr pamatoti viņš mums auroja virsū par to, ka ir jānāk uz skolu 12. klasē, ka laikam nevar 12. klasē vienkārši sēdēt mājās un atnākt uz pārbaudas darbiem. Kaut kas tam līdzīgs, jā. Kāpēc tieši ķīmija un bioloģija? Jo tas ir tāds, bioloģija vēl tā biežāk sastopami, bet ķīmija ir tāda, manuprāt, tā kā, ko skolā mācīs, grūtākā? Es arī nezinu īstenībā. Bet zinu kā, es pats esmu tā kā, biologs, jā, bioloģiju studēju, un tur mums biologiem ir tā kā dabas zinātņu grāds. Mums bija jāmācās visas ķīmijas, visas fizikas, visas geogrāfijas, zemes zinātnes, bioloģijas, viss. Un universitāte, man jau skolā, es ķīmiju sapratu, jā, ok, bet jau skolas laikā man bija tāds, negribās. Aizies uz universitāti, wow, ķīmija mani sagaida. Mani pati pirmā lekcija bija neorganiskajā augstākajā ķīmijā. Un es domāju, kur es nonācu, taču bioloģiju gāju mācīties. Jā. Un tad, kad man bija tas piedāvājums iet uz skolu strādāt, tas arī bija ķīmijas. Es arī atceros, es ilzēju, teicu, ko tas ķīmiju mācīs, ko nopietni, Bet tu saproti, ka to ķīmiju īstenībā viņa nav tā kā varbūt tik traka, kā šķiet. To ķīmiju vienkārši sataisa pa baigo briesmu. Man šķiet, ka ķīmija ir tāda neslava. Arī 8. kurus es dažas klases esmu pamācījis pa laikam. Viņi atnāk, un tu neesi vēl mācījis to priekšmetu, un tu jau nāc tādā, es neko nesaprotu. Halo. Jā, un nav ko tur baidīties. Un tā bioloģija, jā, loģiski, tāpēc, ka es pats studēju bioloģiju. Bioloģija patīk. Bioloģiju pats savā mūžā es īsti neesmu nekad mācījies. Man ir potenciāli teorija, ka es iepriekšējā dzīvē esmu bijis kaut kāds biologs, jo es no kaut kurienes vienkārši kaut ko atceros un zinu un saprotu. Kaut gan es pats arī mēģinu skolēniem mācīt to cēloņu sakarību domāšanu bioloģijā. Kā tev nevis ir jāiezubrās tas saturs, protams, ir daudzas lietas jāzina, lai saprastu, bet nevis gluži jāiezubrās katrs uzdevums un tā tālāk, bet jāizprot, kas tur tika prasīts, kāpēc tika prasīts un kā tas saistās savā starpā. Ķīmijā gan tas ir precīzāk ķīmijā, kāpēc man ir iepatikusies ķīmija, varbūt pat dažos brīžos labākā bioloģija, jo ķīmijā atsevišķas lietas ir tādas precīzākas. Tev ir daudzas lietas, ko tu vari papildus izmantot, visas tabulas un vēl neskas un tāda strukturētāka domāšana, bet tāda strukturēta, sistemātiska domāšana skolēnam apgūt, man šķiet, ir grūtāk pat. Tāpēc arī tā ķīmija šķiet kā briesmonis. Bet kopumā, kāpēc nonācu mācīt ķīmiju un bioloģiju, tas ir vienkārši sagadīšanās, ka tā ķīmija pienāca klāt un bioloģija, tāpēc, ka es pats studēju bioloģiju. Jā. Kāpēc ar kādu domu jūs gājāt studēt bioloģiju? Ar līdzīgu domu, tāpēc, ka es it kā pats skolā viņu nemācījos. Skolā tas bija vienīgais priekšmets, kuram man nevajadzēja tā kā neko domāt. Citiem priekšmetiem, labi, man ir paveicies ar vieglu gaišu galvu, kā saka tautās, ka man nebija ļoti jāpiepūlās skolā, lai sasniegtu labus rezultātus, bet no otras puses tas bija sarežģīti, jo man bija sarežģīti izvēlēties, izlemt, ko es darīšu. Un bioloģijas lēma par labu, tāpēc, ka es it kā nebiju mācījies, un es domāju, ja jau es saprotu tik labi, tad iešu tā kā sevi izaicināt. Bet vēl viens punkts bija tāds, ka es 12. klasē gan nesanācu, tāpēc priekšrocības nebija, bet 11. klasē es dabūju arī tā kaut kā vienkārši 2. vietu valsts olimpiādē. Un es dabūju, un es domāju, tā kā, bet beigās, laikam, es saprotu to bioloģiju. Kaut kā sanāca. Un tad tas bija tāds stimuls. Es arī domāju par medicīnu, jo medicīna un bioloģija bija tas, kam es tā kā pieteicos. Es varbūt priecājos, ka es neaizgāju uz to medicīnu beigās, jo es sapratu, ka es nevarētu būt tāds cilvēks, kurš tik daudz iemācās. Jā. Es māku daudz ko saprast, es māku iemācīt kādam saprast, bet varbūt paturēt precīzi to sistematizēt, tādu informāciju daudz galvā un viss tā kā, reāli. Man nepatīk tas vārds zubrīt, bet tā kā reāli sazubrīt informāciju, kas medicīnā lielākoties notiek. Jā. Es šaubos, vai es būtu performējis tik labi, cik labi ir sanācis. Jā, jo es zinu, ka tur ir
tur ir jāmāk visi tie termini un viss tas. Es tur nevarētu. Man atmiņa ir laba, un tā man vienkārši nepatīk fakts, ka ir jāmācās tam, un ka nav tā kā pats par sevi. Ļoti bieži man patīk viegli. Jā, kad vieglāk. Ļoti bieži ir tā, ka tev kāds liek kaut ko izdarīt. Apmēram, tas ir kā tas piemērs, kad tūlīt iznesīšu miskasti. Mamma pasaka tāds, iznes miskasti. Man tāds, nē, es nenesīšu miskasti. Man tā ir ar grāmatu lasīšana, man patīk lasīt, bet tā, ka mums tā kā uzdod mājas darbus, man uzreiz, kāpēc man ir jālasa, es to negribu. Jā. Arī skolā mums bija līdzīgi ar to lasīšanu. Mums bija divas struktūras. Viena, kur lasīja pilnu grāmatu, varēja dabūt 90, vienu pārbaudas darbu, otriem bija tā kā līdz tam 8. kas lasīja fragmentus. Es parasti izlasīju fragmentus, bet paprasīju darbu, kurš bija tas lielais. Piepašķoju bišķiņu. Nu jā. Mēs pirms tam, kad runājām, jūs teicāt, ka jūs daudz, nedarbus darījis skolā. Vai jūs varat pastāstīt par viņiem? Nu, es neteiktu, ka varbūt tie bija tieši nedarbi. Es teiktu, ka es izmantoju dažos brīžos savu statusu skolā. Kāds jums bija status? Status tāds, ka es arī biju visās pašpārvaldēs un visu tur darīju. Jā, es biju tas skolēns, kuram izcēlās atzīmes, tur biju un viss lieliski, nekādu pārkāpumu. No vienas puses izmantoju to faktu, ka es skolotāju acīs biju tas zelta gabals. Jā, tas saucamais. Īstenībā tur no tā zelta gabala, galīgi, es nezinu, kaut kāds tur apsūbējis bronzas gabals. Kaut kāds tur, jā. No vienas puses, bet tie nedarbi vairāk bija tādi, ka es vienkārši atļāvos dažādas lietas, daudz dažādas lietas. Un arī tie nedarbi, ko es sadarīju, bija tur gan tie tādi trakas lietas, ko es nezinu. Es nezinu, vienkārši kāds iespaidosies, ko es nezinu, cik daudz drīkstu stāstīt. Bet tās vismaz atmiņā iesēžas un uzreiz jaukāk liekas gadi skolas. Priecīgi atskatīties. Atmiņā gan iesēžas, jā. Ja arī paliek atmiņā. Jā. Es nedaudz papētīju jūs internetā. Pameklēju, un es uzzināju, ka jūs, es nezinu, vai vēl projām, bet jūs strādājāt SZT Miglā, jā? Jā. Vēl projām strādājat? Nē, vairāk jau nē. Jums laika es šajā skolā strādāju tik daudz, ka es tādu sajūtu, kas varbūt varētu šajā skaistajā podkāstu telpā ievākties. Kādi jums bija pienākumi tur? Kas jūs tur bijāt? Es biju bārmenis. Es biju bārmenis un potenciāli arī viesmīlis. Tā kā es viesmīlis bārmenis. Tas bija atkarībā no kādas maiņas strādā. Dienas maiņas, vai vakara maiņas, vai vidus maiņas. Es parasti strādāju tās vidus maiņas un nakts maiņas lielākoties. Un arī trakās weekendu maiņas, jo tas bija vecrīgā un viss. Un notika viss kaut kas ļoti daudz un intensīvi. Bet īstenībā man ezītī ļoti, ļoti patika strādāt. Man vispār ļoti patika bārā strādāt. Jo man tas bija tāds tā kā aktīvs darbs un varēja runāt ar cilvēkiem. Un tur arī tas darbs bija tāds, kas neprasīja lielu kognitīvu piepūli. Tev bija tavi dzērieni, kas jātaisa, kase, kas tev jāspaida. Nauda pat īstenībā nebija jāskaita. Kase tev saskaitīja naudu, vai ne? Un tad tik rulēja. Un rulēja, un tu runājies ar cilvēkiem, un viss, un mūzika, un tusiņi, un tā tālāk. Un diezgan interesanti. Protams, vidusmaiņas bija sarežģītas, tad, kad nāk visas ģimenes un visi pusdienās savas karbonātas ēst, un tur nēst visus traukus un ēdienus, un visi pasūtījumi, un tā tālāk. Un tur, protams, tur visādi daudz traču bija. Ko es īstenībā iesaku pilnīgi visiem. Pilnīgi visiem. Obligāti savā mūžā vismaz gadu, un kaut vai pusgadu ir jānostrādā apkalpošanas sfērā. Jā. Obligāti visiem ir jānostrādā apkalpošanas sfērā, un varbūt tad mēs sadziedēsim nedaudz šo pasauli ar cilvēku attieksmēm un ar spoiled little people. Jā, jo ir ļoti daudz dažādi. Ir traki. Bet jums patīk tā nakts atmosfēra, mūzika? Protams, tā kā, tas arī tad, kad man ir atpūta dienas, un tad, kad ir bišķiņ vairāk enerģijas, protams, mēs ejam ārā. Jā, jo ir jāiet ārā. Es arī dzīvoju ar tādu ideoloģiju, ka es negribu būt tas 40-50 gadīgais pusmūža vīrietis, kurš pēkšņi nožēlojot to, ka viņš savos jaunības gados nav izdzīvojies, tad tagad sākt bāzties un visur. Arī pat pieredze ir burtiski no strādāšanas bāros, ka tu redzi, ka tur ir tie cilvēki, un viņiem grūti klājas, un ļoti bieži tie cilvēki ir tie, kas tur sataisa visādas problēmas, un es nezinu, tā vienkārši tāda sakritība. Jā, man arī liekas, ka tas ir ļoti svarīgi,
Jo man arī vecāki vienmēr saka, ka labāk tu tagad vienkārši visu izdari, lai tagad tu esi jau cilvēks gados pieaudzis un tev ir jau ģimenei jābūt darbam, tad tu vari tā kā fokusēties uz to. Apmēram tāda ideja ir. Protams, es visticamāk nebūšu tas cilvēks, kurš arī 40, 50 gados sēdēs mājās. Jā, es visticamāk nepalikšu pa kaut kādu sēni, bet ne jau, kad ir problēma ar to, kāds sēž mājās. Jā. Bet es vienkārši tā kā tās tā kā trakās lietas, es tā kā tiešām izdzīvot. Es tiešām negribu nonākt tādā situācijā savā dzīvē, ka man ir tāds, kāpēc es to neizdarīju? Tad un tad, jā, nē. Bet kad jūs beidzāt strādāt tur? 2 gadi atpakaļ. Jau sen. Jā, man bija... Kopš jūs palikāt pa skolotāju? Nē, man bija viens periods tāds, kur es strādāju 3 darbos un vēl universitātē. Kas bija 3. darbs? Bija biomedicīnas centrā. Strādāju ar bērnu audzējiem un ar covid pacientiem, un ar cukurdiabētiķiem. Un tad es strādāju skolā, vienā ģimnāzijā. Tur es mācīju ķīmiju, tad es strādāju ezītī, tur bija bārmenis, un tad man vēl bija universitāte. Jā, kā jūs to visu sakombinējāt? Kad vispār bija laiks privātajai dzīvei? Es nezinu. Man šķiet, ka vienkārši to dara. Tad var izdarīt. Jā. Protams, daudzi to attaisno, jaunības trakums, bet jāatcerās, ka jaunībā mēs arī visi piekūstam. Vienalga, vai man ir 50 vai 24 gadi. Es arī ļoti nogurstu, varbūt pat vairāk, ja pēc tām darba dienām, jo tas ir cik daudz tu enerģijas izliec tajā darbā. Bet bija grūti to visu apvienot un savilkt kopā. Bet... vienkārši nācās varbūt dažos brīžos upurēt vienu darbu vai otru darbu vairāk vai mazāk. Ļoti bieži tā bija universitāte, bet universitātē galus vienmēr varēja savilkt. Un kopumā tas bija tas, ka tā bija dinamiska vide. Tu aizgāji mierā, nosēdēji laboratorijā, precīzi strādāji visu un kā tur viss fancy. Tad tu aizbrauci uz skolu, tur jau bija aktīvāka vide un viss tur jau kaut kas bija šī hauss un tā tālāk. Un tad īstenībā palielam tās maiņas bārā, es saku, lielākoties naktsmaiņas strādāju, vakarmaiņas, bija tās, kuras varēju apmēram izlikt visas tās emocijas, kas bija sakrājušās, un tas, izlādēties, jo es īstenībā to strādāšanu bārā lielā mērā uztvēru kā tā kā tusēšanu līdzi. Mums bija mēs kolektīvs, kas strādājām tajā brīdī, mēs bijām burtiski tā kā mēs sevi saucam par studentu bataljonu paliem, jo mēs gandrīz visi bijām studenti tur. Un mums bija rekordliela tur ietirgojuma, viss kaut kas. Tiešām mums bija labs laiks tajā brīdī. Un man šķiet, tas bija tāpēc, ka mums pašiem tajā brīdī tas darbs saistījās vairāk ar tādu tusēšanu līdzi. Mēs nebijām tādi kaut kādi krutie bārmeņi, kas stāv un tagad pārdos kaut kādu kokču, bet nē, mēs tā kā apmēram tusējām līdzi tiem cilvēkiem. Ja, un tad tas bija forši. Un tas arī ļāva it kā visu to apvienot. Jāsaka, tu nosēdi mierā, ritīgi traku darbu padari, tad aizbrauc uz skolu, un tad tiec strādāt to tajā ezītī. Protams, kā vajadzēja brīvdienas, tev paņēma brīvdienas. tas arī vienmēr tu vari paņemt brīvdienas. Pagulēt. Tad jūs pirms tam pašā sākumā teicāt, ka dejojat tautas dejas? Jā. Kur jūs dejojat? Tagad es dejoju Latvijas universitātes ansamblī. Jā, un jūs arī Latvijas universitātē mācāties? Jau vairs nemācos, bet mācījos. Jūs pabeidzāt. Tur var tā dejot, ja jūs beidzāt skolu? Tas vienkārši tā kā ansamblim tā piederība, kad ansamblis pieder Latvijas universitātei. Tur ir kaut kā tam līdzīgi saistīts. Bet nē, tur jau nav tikai studenti. Īstenībā tur ir salīdzinoši maz Latvijas universitātes studentu tajā kolektīvā. Jūs vairs vispār nemācāties? Nē, pa kuru laiku? Es saku, es 24/7 šeit. Tas arī ir viss. Pagaidām es tikai strādāju. Vajag atgūties, sakārtot visu ar darba dzīvi, un tad var atkal lekt iekšā kaut ko darīt. Cik ilgi jūs jau dejojat? Es nedejoju īstenībā ilgi. Es sāku vispār dejot vidusskolas pēdējos gados, bet tas bija tieši pirms Covid sākuma. Jā. Un tad es aizgāju studēt uz Latvijas universitātes 20. gadā. Jā, es 20. pabeidzu, 20. sāku studēt. 20. gadā biju iestājies tajā dancī, tur padejoju bišķiņu tur to pussezonu, cik tur sanāca. Bet dancī dejojot, es tā kā tur bija tāda vide, kur man nesagāja ar tiem cilvēkiem. Man nebija pa ceļam, lai teiktu tā pieklājīgi. Un tad es domāju, ka viss, ko es tur dejošu, un viss, un Covid sākās. Covidā vispār, cik ilgi gandrīz visi mani studiju gadi pagāja. Man, piemēram, arī es biju tas gads, kuriem nebija ne izlaiduma, neko es biju. Man izlaidums bija skolā, ārā, kaut kur tur. Briesmīgi vienkārši.
jā, tur nebija tā viss, un kad bija Covid, vispār bija tāda sajūta, ka jā, viss ir jāmet pie malas. Nu, tad tās idejas arī tur aizgāja. Bet tad pēc Covid es pabraukāju atpakaļ uz Cēsvaini, jo es esmu no Cēsvainas. Jā. Un ne tieši no Cēsvainas, bet mācījos Cēsvainā, saistīts ar Cēsvaini. Un Cēsvainā mums tur ir kolektīvs, mēs izveidojām jaunu kolektīvu, tieši tā kā visi, kuri bijām no vidusskolas, savācāmies atpakaļ uz dziesmu svētkiem. Iepriekšējiem dziesmu svētkiem. Savācāmies atpakaļ un, un sataisījām tur to, iemācījāmies repertuāru, sataisījām kolektīvu, viss tur skaisti un tā tālāk. Un tad bija tie pāris gadi, gads, pusotrs gads, arī, kad tā aktīvāk dejojām visi Cēsvainē. Tad dziesmu svētki notika, dziesmu svētkos arī viss kaut kas kruti, kā jau dziesmu svētkos, vai ne? Jūs vienos esat piedalījies vai divos? Divos. Un vēl tajos bērnu un jauniešu vienos. Divos tajos lielajos un tad vienos tajos bērnu. Bērnu jau vairs netikšu, vienos vien bijis. Bet tajos dziesmu svētkos pēdējos mēs jau pašos dziesmu svētkos domājam, wow, mēs tagad visi braukāsim uz Cēsvaini, visiem bija mērķis, lai nedzīvot tikai tajā Rīgā, visus vāktos atpakaļ uz laukiem, visu pabraukāt, lai būtu iemesls. Tad tagad būsim tajā Cēsvainē, bet tāpatās tas jau bišķiņ pazuda. Un tad sakarā vēl ar to darbu, kad laika periods tā saplūst kopā, sanāk, es 3. gadu strādāju skolā, kas bija pagājuši gadu. Jā. Kurā skolā jūs tad strādājāt? Cēsīs, draudzīga aicinājuma ģimnāzijā. Cēsīs pārvācos uz Cēsīm, jo man pagājušajā gadā bija tā kā doma, ka ja man darbs ir Cēsīs, es būšu tas pieaugušais cilvēks, gadi jau veidojas, ka viss sākšu savu dzīvi un nedzīvošu Rīgā, būšu Cēsīs. Kādas Cēsīs, beigās aizbraucu Cēsīs, ļoti, ļoti patīk, tur tik skaisti, tik forši un viss, bet lielākā mērā ir tā, ka es sapratu, ka man visi draugi dzīvo projām. Es jūtos tiešām viens pats tur. Tā arī bija, bet, protams, Cēsīs arī izveidojās savi sakari, savas paziņas, un vēl viena no labākajiem draugiem man tagad ir no Cēsīm. Tas tā lieliski. Bet Cēsīs arī sanāca tā, ka es mācīju arī 12. klases pagājušajā gadā. Un bija tā, ka Cēsīs arī ir grupas kolektīvs Raitais solis. Un manī vairākas reizes, jau tur tie skolēni, kurus es mācīju, kuri arī tur daži dejoja Raitajā solī, jau bija saukuši, jānāk dejot. Es domāju, ko es tur iešu? Es taču vairs nemāku tur dejot, un viss, man laika nav, un ko es tur, Bet tad bija viena diena, kad man vienkārši pazvanīja un teica, mēs braucam tev pakaļ, ģērbies. Un tad tā arī bija. Pie durvīm vienkārši klauvēja, es saģērbos, aizbraucu, un tā mani vienkārši aizveda burtiski dejot uz Raito soli. Raitajā solī arī ritīgi forši padejojām. Tur vispār tā dejošana tajā kolektīvā bija tā ļoti, ļoti strauji. Iekšā vajadzēja ielikt, jo tur nāca tieši skates laiks. Yeah. Un vajadzēja vēl vienu džeku, kas dejo. Nu, vajadzēja tā ritīgi radikālā ātrumā iemācīties, ko tur vajadzēja. Bet it kā jau tur sanāca un visu, un kaut ko jau tur palēkāju, kā es parasti saku. Un viss sagāja, bet tagad atkal, kad es aizjācos no Cēsīm projām, sanāca tomēr, diemžēl, iet prom no tā Raitā soļa. Un atkal tā nejaušības dēļ. Es nedomāju, ak, Dievs, Māra, pēc tik daudz jāstrādā, un es taču neiešu tagad dejot. Yeah. Bet tā jau iekšā gribās dejot. Varbūt īstenībā es tagad tā padomāju, varbūt tā ir kaut kāda manifestācija kopā ar visam. Jā, pats kaut kā sev pievelk ar to. Gribās, tad pats kaut kā atrodas. Vai ne? Kaut kā atrodas. Un tad atradās tā, ka viena kursabiedrina arī dejoja studijā Pērles. Nevis dejoja, bet dejo vēl aizvien. Un tad viņa teica, davai brauc. Un bija līdzīgs tas, kad es tevi tūlīt savākšu. Davai brauc turp. Un viss labi, es teicu, ģērbjos, braucu. Aizbraucu, arī domāju, forši, laikam palikšu, atkal plāns, kaut ko palēkāšu, lai ir vismaz ko pakustēties, kaut kāds iemesls darīt kaut ko papildus, nevis tikai strādāt un gulēt mājās. Un tad sanāca tā, ka es laikam bišķiņ pārāk labi palēkāju, un mani uzreiz iestūma tur A grupā,
Un tagad jādio ir tik daudz, ka es apmēram nezinu, kur likties. Vispār šautauts un reklāma, pērciet koncertu. Koncerts iz Zoļa Zora. Mēs ansambls dejosim Ogrē, Rēzeknē, Liepājā, Rīgā vairākus koncertus. Jā, pērciet biļetes Biļešu paradīzē. Un nāciet skatīties, kā es dejoju. Kā jūs iedvesmojāties vispār? Pats sākums. Kā jūs aizgājāt uz dejošanu? Jūs arī kāds pastumu vai jūs? Jā, mēs ar klases biedriem vidusskolā aizgājām, jā, ka vajadzēja. Bet man šķiet, man ir tās dejas vienmēr tā kā ir interesējušas. Mums arī plus mīnus ir tāds tā kā nosacījums, ka vai nu tu dziedi, vai nu tu dejoji. Arī korī biju dziedājis, tur it kā jau un tad no kora aizgāju projām. Un tad sanāca, vajadzēja kaut ko darīt, tad es aizgāju dejot. Tas kaut kā tā spontāni notika. Jūs arī dejojat kaut kur citur, varbūt kādās festivālos? Nu, jūs vasarā, tomēr jūs neesat jau vēl gados, es teiktu, tā. Ne vecs, bet gados. Tāds jauns, jums patīk arī iet un... Nē, zin kā, protams, ka tu nonāc konkrētā vietā, situācijā. Protams, tā kā tusos jau tu tusē un tu tur dejo un Emersons pozitīvus. Ejiet uz tādiem vai... Es visu laiku gribēju smagus tiem festivāliem, bet nekad neesmu aizbraucis, jo parasti, kamēr es dzīvoju Rīgā, un es tieši tajos festivālos strādāju. Jā. Un tad, kad arī bija, kad es pa bārmeni strādāju, tad mēs vēl piestrādājām. Mēs izmantojam tos festivālus, lai vēl papildus uzvārītos ar naudu. Bet es neteikšu tā, ka tas ir tie pasākumi ne tikai tie, jā. Festivāli tur ok, bet tāpatās jau aiziet patusēties un tā saiet. Es nezinu, cik daudz var stāstīt, un es nemāku izteikties par tādām lietām. Jā, es saprotu, ir grūti. Vai jūs piedalāties, mums skolā ir tāds Erasmus+? Jā, Erasmus, man liekas, šeit mūsdienās, ja jūs nezināt kaut ko par Erasmus, zem kurā akmeņa jūs dzīvojat. Jā, bet Erasmus projekti, jā. Jau no skolas laikiem mēs Erasmusā vidusskolā mums bija sadarbība ar kaut kādām tur valstīm. Es pats tiku aizbraukt uz Franciju, uz Tulūzu. Mēs dzīvojam Tulūzā un tad vēl pie Tulūzas, tā kā tur tādos laukos, kas ir aizmirst jau tās pilsētiņas nosaukumu jau kādu laiku atpakaļ. Tas bija 10. klasē. Jā. Francijā bijām. Tur arī tie visi notikumi, īstenībā tā kā par pašiem notikumiem es nevarētu sūdzēties. Tur bija tik daudz, kas interesants. Protams, arī tas bija tā kā pirmais tālais ceļojums. Tā kā Rietuma Eiropā un viss tas nebija baigi tur bijis. Un aizbraucu 4. 10. klasē uz to Franciju. Protams, viss kaut kāds arī citu valstu kultūras šoks. Mans pats pirmais kultūras šoks ceļojot un īpaši Erasmusiem bija tāds, ka tu ļauj piedalīties cilvēkiem projektos un gandrīz kā visos projektos, kuros esmu bijis. Latvieši ir vienīgie, kuri zina angļu valodu, kuri spēj normāli komunicēt ar citām valstīm. Es nezinu, man ir tāda pieredze sanākusi. Piemēram, mums tajā pašā Francijā bija arī dalībvalsts Rumānija. Jā. Un Rumāņiem bija līdzi tulks, viens cilvēks, kurš knapi kaut ko saprata angliski. Piemēram, ar viņiem nemaz nevarēja komunicēt. Jā. Tā kā tas tos projektus tādā veidā ierobežoja dažreiz. Bet nē, mēs tāpatās, mēs latvieši spējām atrast izklaides un visu un dzīvoties tad, kad vajadzēja. Bet jā, no Francijas brauciena es atceros, man ļoti patīk laivot. Man patīk braukt ar laivām un jūs esat tāds ļoti aktīvs. Protams, ka es saku, es cenšos tā kā pakustēties. Man ir grūti iekustēties, bet tā, kad es sāku kustēties, tad ir tā, ka nevar apstāties. Tā varētu raksturot. Jo es esmu redzējis jūs to sarakstu stundu, un jums tik daudz, kas ir, ka es nesaprotu, pa kuru laiku jūs visu to darāt. Es arī ne. Jo tā kā... es nezinu. Es esmu plānojis sākt nodarboties ar kaut kādām burvestībām, lai uzburtu sev kaut kādas mantras. Es tiešām nezinu, es esmu dažos brīžos izmisumā, ar to, cik daudz es kaut ko daru. Jo man ir grūti sakombinēt skolu ar treniņiem un vēl privāto, tā kā, ko es darīšu, es nezinu, brīvdienās, un ko es darīšu pēc skolas, jo man ir treniņš, un tad es eju mājās gulēt, un tad man ir skola, un tad es eju atkal uz treniņu. Tā kā es nesaprotu, kur jūs laiku smilties. Jā, ir... To ar laiku jūs ticamāk iemācīsies. Tas tā kā, zini, daudzas lietas pat tu nemaz neiemācies, tāpēc, ka vajag. Tas vienkārši nāk palielam piespiedu kārtā.
ja tu gribi iet uz treniņiem, tu iesi uz treniņiem, ja tu gribi jau pabeigt skolu, tu nāks uz skolu. Un tad, ja tu gribi izdarīt abas lietas, tad tev vienkārši nākas to izdarīt. Viss, tā kā, tu esi, piemēram, strupceļā. Tā ir mana izvēle, un tad viss man par to ir jāpastāv. Tas ir pilnīgi tādā veidā. Protams, tas ir pilnīgi normāli, ka tu nespēji savilkt visu kopā un tu piekūsti un viss. Un tas, es ļoti bieži man šķiet, tas ir tā kā, jau sākas tādas domas, ka man ir kaut kāda funkcionālā depresija, ja es apmēram smējos, bet nevajadzētu smieties par tādām lietām vispār. Bet man šķiet, ka saliekot to laiku pilnīgi pilnu, tev nav nemaz laika saprast, ka tu kaut ko nevari izdarīt. Yeah. Ne? Jo, piemēram, man mēģinājumi arī ir otrdienās, ceturtdienās, viņi 5 stundas. Sanāk 10 stundas nedēļā man, piemēram, dejošana. Otrdienas un ceturtdienas man sākas no 6 rītā un beidzas 11:30, kas esmu mājās. Bet tā, kā es nonāku mājās, man vēl ir jāizdara tā kā lietas. Yeah. Es nezinu, jāuztais, ko tu ēst, jāpēd pēc tam vakarā. Un arī jāsagatavo kaut kādas stundas un materiāli nākamajai dienai. Tā kā tas vēl vairāk ievelks tas laiks. Protams, dažas nedēļas nogales sanāk nogriezt, upurēt, tā kā, lai pievilktu darbus. Bet, galvenais ir jābūt mobilam. Un kā mēs arī sākumā runājām, vai ne? Tev ir jābūt diezgan spontānam. Tev ir jābūt spontānam arī uz savu grafiku. Tev ir jābūt spontānam un ar to spontānumu tu tā kā pielāgo to laiku. Tagad man sanāca laiks, es varētu izdarīt šito, man jāsadomā ir šitais, man jāizdara šitais. Un tad, tā kā kamēr tu dari kaut ko šito, tev parādās nākamais darbs, vai, pieņemsim, tu nepaspēj izdarīt darbu noteiktā laikā, tev uzreiz ir jāspēj pārslēgties nākamajā tajā situācijā, tavā grafikā, un tad tu no tās nākamās situācijas grafikā aizēji vēl uz nākamo situāciju, vēl uz nākamo, bet tev ir jāatcerās, ka tev ir jāatlec atpakaļ uz to, visu laiku jābūt ļoti mobilam. Bet es tev saku, to ar laiku iemācīsies, tu visi iemācās ar laiku, ja nākas. Ja? Tas ir vairāk tāds tā kā gribēšanas jautājums, lielākā mērā, jo mēs varam visi ļoti, ļoti daudz, vienkārši tas, ko mēs liekam sev domāt. Kā es saku, arī bieži skolēniem ir jābūt diezgan delusional pret sevi, tā kā, es jau varēšu izdarīt. Sajies, sajies. Bet tas tā kā tevi bišķiņ patur tādā līmenī ar visu kaut ko. Tad mans pēdējais jautājums jums, ko jūs teiktu sev pirms 10 gadiem? Labi, ne pirms 10, ņemsim pirms 6. Kad jums palika pirms kaut 6. Jā. Ko man noteikti vajadzētu sev pateikt, kas man ienāk prātā, ko tā kā sev pateikt? Pats pirmais ir tā kā, ka viss ir kārtībā. Viss būs kārtībā. Ja es varētu, es liktu atpakaļ sev tās iztērētās nervu šūnas, kuras es esmu iztērējis stresošanai un tā kā, lai uztrauktos. Tas loģiski viss kaut kāda tā kā, dzīves posmi, tā kā pieredzes no bērnības pusauģa gadiem, tas tā kā tev saliek tās domas uz priekšu. Jo es visu laiku tā stresaini domāju, kas apmēram notiks. Tā kā vajadzētu pastīties atpakaļ un teikt, viss ir kārtībā. Un, ja es varētu sev vēl kaut ko pateikt, es noteikti sev pateiktu, lai es bišķiņ labāk studēju. Es ļoti labi studēju. Es ļoti labi studēju. Bet tas, ka tā kā es līdzīgi kā skolā darīju, es izmantoju to, ka es vienkārši zināju kaut ko un sapratu. Man vajadzēja tieši mazliet vairāk ritīgi iemācīties, piemēram. Un vēl es noteikti arī, sev ieteiktu varbūt mazāk uzticēties atsevišķiem cilvēkiem. Bet tas man šķiet, tas ir loģiski. Varbūt arī nē. Es tikko laikam pārdomāju, jo ja mēs nepieredzam kaut kādas problēmas ar attiecīgiem cilvēkiem, tad jau mēs nemācamies. Nesaprotam, Kā jūs saprotat, ka cilvēks ir jūsu? Jūs arī teicāt, ka jums deju kolektīvā? Es vienkārši nepieķeros īsti nevienam cilvēkam. Man šķiet tā kā lidoju caur visiem, tik daudz, kas notiek, ka es tā kā nevaru atrast baigi savējus cilvēkus. Manējie cilvēki ir tādi arī, kuri visu laiku arī kaut ko tā kā dara un spēj pielāgoties. Un galvenokārt, kā es rakstu visus savējos cilvēkus, kas draugus un ģimenes locekļus, ir tie, kuri saprot to, cik daudz tiek darīts un
tā kā apzinās, jā, ka varbūt es šajā brīdī kaut ko nedarīšu, ne jau tāpēc, ka es negribu ar tevi iet ārā, tusēties, bet tāpēc, ka es reāli nevaru. Jā, un tā ir ļoti liela lieta, kas nāk ar tādām sapratnēm. Un varbūt to man arī vajadzētu tā kā pateikt, ka man nav jāuztrauc īstenībā par to, ka varbūt kāds tiks tur aizvainots vai aizskarts, jo tā kā tie cilvēki, kuriem ir jāpaliek tavā dzīvē, tie arī paliek un tie arī tevi saprot. Jā. Tā, uz šīs pozitīvās nots mēs sakam lielu paldies skolotājiem Kristapam un tiekamies nākamajā epizodē. Atā! Bye.